Bet ja tu sēdi klēpī, tad droši vien, ka tas ir interesanti un pat nereti patīkami. Vai ne, Elīna? Jā, Māri, mēs varētu apskatīties uz visu Latvijas nedaudz parunāt par bedrēm. Jā, ak, Dievs! Cik tur ir daudz bedres, un tas ir tepat Rīgā, galvaspilsētā Rīga, un kā redzam, tā ir Aleksandra Čaka iela. 1, 2, 3, 4, 5, pat 7 bedres, ja? Piefiksētas. Un izskatās tas viss šādi. Jā, pēc mūsu novērojumiem patiešām Čaka ielu var uzskatīt par nekvalitatīvāko Rīgas centra ielu, kur gan lielākas, gan mazākas bedres ir redzams ik pēc pāris metriem. Un kā raksta kāds mūsu skatītājs, būs laikam jāiedibina kāda īpaša balva par trakāko pilsētas ielu, ko ik gada rotācijas kārtībā varētu dāvināt atbildīgajai amatpersonai. Nu tagad, mīļie cilvēki, pasakiet man lūdzu tā, ja ar automašīnu vēl šī bedra ir izbraucama, tad kā to visu var paveikt, pieņemsim, motobraucējs, ja? Nu, tad man tā, tur ir jābūt prasmei, nu, visai lielai, jo ne? Jā, nu, vajag uzmanīties noteikti. Tieši tādēļ ir vērts ieskatīties visu Latvijas autoceļu bedru kartē, lai uzzinātu, kuri tad ir tie bīstamie ceļa posmi, kurus vajadzētu mēģināt apbraukt. Un savukārt jūs paši varat ziņot par jūsu atklātiem ceļu defektiem, un to visu varat norādīt www.bedrukarte.lv vai arī rakstot uz bedre@bedrukarte.lv vai arī sūtot īsziņu uz numuru 1879. Tātad, protams, ir jānorāda visa informācija, kur tieši šī bedra atrodas vai kāds īpašs ceļu defekts, un tad visi piedalās arī kasko bedres apdrošināšanas polises izlozē. Jā,